Šis ir 5. Par basketbola lietām ciemos Emīls Latkovskis, un kad tavs kolēģis futbolā, varētu teikt, visi jūs cilvēki, kas strādājat futbolā, ir ciemos, tad Edis vienmēr ļoti dusmīgs, rauc vajag, kad viņi laikā runā par kādiem citiem sportveidiem, tāpēc es tā nedaudz tikai aktualitātes ieskicēju. Emīl, ja jau tu esi ciemos, runāsim, protams, par virslīgu, par labajām lietām, par tām varbūt nedaudz vēlāk, un arī par sliktajām jārunā. Sāksim ar slikto, beigsim ar labo. Nu labi, ja jau tu esi ciemos, apcietināti, arestēti vairāki Daugavpils, Daugavas treneri, vai viens treneris, vairāk spēlētāji, kopumā laikam bija 8 personas, viena palikusi apcietinājumā. Runā, ka tas ir bijušais Daugavpils Dinaburgas prezidents un neformālais kluba vadītājs Oļegs Gavrilovs, pareizi vārds bija Oļegs, jā? Jā, tā sauktais prezidents. Tā sauktais prezidents, ir runā, ka viņš joprojām apcietinājumā. Prasīšu tev tieši un konkrēti, Emīl, reāli sēdēs Gavrilovs un viņa asistenti? Kalpiņi. Nu to jau nelemšu es un nevarēšu atbildēt. Es domāju, ka... Bet kā izskatās? Es neesmu arī redzējis pierādījumus un nezinu, kāda tur tā bāze ir, bet manuprāt, tā pozitīva tendence, laba lieta, kas pēdējos gados notikusi cīņā ar šīm sarunātajām spēlēm, bet nevaram pārlieku agri priecāties. Es noteikti nebūtu tik optimistisks, kā jau redzam, tad visi apsūdzētie noliec savas apsūdzības un noteikti cīnīsies līdz galam un tiesā tikai redzēsim, vai kaut ko varēs pierādīt vai nevarēs, un vai viņi reāli sēdēs. Un ko es gribētu vērst uzmanību ļoti, kad neviens no viņiem nav apsūdzēts, un tās apsūdzības nav par spēļu sarunāšanu. Tās apsūdzības ir par nodokļu nenomaksu valstī. Jo par spēļu sarunāšanu, saprot, Latvijā nevar apsūdzēt. Jā, par spēļu sarunāšanu Latvijā nevar apsūdzēt, tas nav paredzēts tā kā likumdošanā, krimināla likumā nav pāns, kas teiktu, ka nedrīkst spēli sarunāt, un ka tā būtu krimināla darbība. Tātad nodokļi nesamaksāti. Ja izdosies pierādīt, tad arī var būt naudas atmazgāšana un krāpšana šīs te. Bet respektīvi, mēs visi zinām, ko viņi dara sliktu, bet lai reāli varētu viņiem piesiet kaut ko, ir jāķerās pie lietām, ko var. Tātad parasto krāpšanu, nodokļu nemaksāšanu, naudas atmazgāšanu, lietas, dēļ kurām viņas var, teiksim, tiešām arestēt un iedot reāli cietumsodu, kas, protams, nāk par labu futbolam. Tu kā virslīgas izpildirektors esi priecīgs un ceri, ka šie cilvēki tiks reāli notiesāti, protams, nevis tāpēc, ka tu ļoti vēli, lai kāds viss sēž cietumā, bet tāpēc, ka futbols ir jātīra. Es ceru, ka tiesa lems taisnīgu tiesu, un tie, kas ir nodarbojušies ar nelikumīgām darbībām, tie sēdēs un izcietīs savējo sodu. Emīl, bet es nevaru apgalvot, vai ne? Bet tiešām varētu būt arī, ka šoreiz viņi varētu izsprukt cauri sveikā un neko nevarēs pierādīt, un beigās viņi varēs vēl turpināt savu darbību. Teorētiski tāda iespēja pastāv. Jūs kā futbola virslīgi nevarat šo klubu likvidēt, izklausīt? Redzot, ka tam ir arī kārtīgi UEFA ķērusies klāt, un zinot, ka tā izmeklēšana gāja kopš 2013. gada augusta, es ceru, ka tur cilvēki, un kā es arī saprotu no federācijas, no Jāņa Mežecka, ka ir pietiekami ilgi strādāts, pietiekami liels darbs ieguldīts, ceru, ka tur rezultāts būs. Ja tur nebūs rezultāti, tad... Jūs kā futbola virslīgi esat gatavi, ja nebūs rezultāts? Varbūt to jautājumu pajautāšu nedaudz vēlāk. Tu jau iesāki tēmu tādu. No pagājušā gada Čempionu līgas kvalifikācijas spēles, tad pusotru gadu reāli tika vākt pierādījumi. Jūs kā virslīgas vadība bijāt lietas kursā, ka visu laiku notiek šī izmeklēšana? Es biju lietas kursā, ka šāda lieta eksistē un ka šī izmeklēšana notiek. Respektīvi, tā izmeklēšana ļoti nopietna, telefona noklausīšanās un viss pārējais, teiksim, elektroniskās saraksti un tā tālāk. Kā tas notiek? Vai filmās, ne, bet reālajā dzīvē? Reālajā dzīvē, kāds nopietni. Respektīvi, tā kā jūs gribētu kā futbola virslīgi izmeklēt, bet jums to neatļauj likums, jūs nevarat tā darīt, tad policija to var darīt. Jā, tieši tā, kā es saku, mēs jau varētu saukt visus spēlētājus pie sevis, atņemt viņiem dators, konfiscēt telefons, noklausīties, bet tam mēs riskētu, laikam, paši arī būt kaut kādā veidā likuma pārkāpēji. Varētu apsūdzēt, par kaut kādām cilvēktiesību aizskaršanu. Emīl, kāpēc uzsāk policija šo lietu? Kas bija tas iemesls? Jūs vērsāties pēc šīs Čempionu līgas spēles, UEFA vērsās, kāds vērsās UEFA no totalizatoru kantoriem? Kāpēc vispār sākās beidzot tāda nopietna izmeklēšana?
Cik es saprotu, tad šī gadījumā tam pievērs īpašu uzmanību UEFA, un UEFA arī ir šī lietā cietušais, kurš ir tātad tas viņa spēles ir krāptas. Ja? Tad pastāv iespēja, ka Daugava ir nodarbojusies ar spēļu sarunāšanu un pēc tam ar šo te naudu panākusi uzvaru Latvijas čempionātā, kvalificējusies Čempionu līgai un pēc tam saņēmusi no UEFA naudu par dalību Čempionu līgā, kas viņiem, teiksim, nepienāktos, jo tā ir negodīgi iegūt. Viņi ir krāpuši un UEFA ir cietušies šī gadījumā. Un respektīvi arī kaut kādi lielie totalizatori Kantūri arī noteikti sūdzējušies par lieliem zaudējumiem. Es pieļauju, ka jā. Bet no otras puses arī vienmēr saku un atgādinu, ka cilvēki ir izbrīnīti, kāpēc tie totalizatori nesūdzās un kāpēc viņi pieļauj to spēļu sarunāšanu visā pasaulē. Bet tur jāsaprot tas, ka tā darbība lielā mērā, patiesībā pa 90% viņi notiek Āzijā, kur tas tirgus ir tik milzīgs un tik labi sakārtots, būtībā kaut kādā veidā līdzīgs biržai vai līdzīgs finanšu tirgiem. Un šie te visi totalizatori, viņi viens otram pārdod risku, viens otram pārdod zaudējumus, un beigās zaudētāji nav neviens no totalizatoru kantoriem ilgtermiņā, jo viņiem galvenais ir apgrozījums. Kas tad beigās ir zaudējums? Varbūt zaudējums. Tad ja viņi neko slikti nedara. Nē, zaudētājs beigās tā tīri matemātiski domājot ir parastais cilvēks, kas liek kas zaudē naudiņu. Kas liek naudu un kurš zaudē viņu. Ilgtermiņā totalizators vienkārši pelna savu procentu no apgrozījuma. Bet no šo saikni tieši pierādīt, kurš cilvēks, ko ir pazaudējis, nevar. Tad, ja iznāk, mēs varam pagriezt, respektīvi mēs, bet viņi to varētu pagriezt tā. Totalizatori Kantūri ir ļoti uzvārījušies, jau nopelnījuši milzu naudas. Mēs zinām, ka cilvēki slimo ar azartspēlēm, liek lielas naudas, zaudē lielas naudas. Tie totalizatori Kantūri jau tā ir savākušies milzu naudu. Kāpēc viņiem nepadalīties? Futbols Latvijā, futbolam grūti iet, vajag naudu, lai tie aziāti samaksā. Mēs tā viņiem tur atņemsim nedaudz. Varbūt nemaz tik slikti nav. Aziāti, lai mums samaksā par ko? Par futbolu uztur klubu Daugavpilī, kur viņi savādāk nav. Priekš kā viņiem uzturēt, ja viņi var arī. Bet viņiem daudz naudas, ja beigās neviens nav zaudētājs. Labi, es, protams, to pagriezt tā. To nedaudz savādāk skaidrs, ka netīri. Tas, kas visvairāk plus uztrauc. Plus ar aziātu naudu jāuzmanās. Viņi jau ir dzirdēts, ka viņi ir tuvojušies klubiem un ir viņiem interesi, viņi ir piedāvājuši ieguldījumu no Āzijas ir zinām Latvijas futbolā. To es arī dzirdējis, jā. Pastāst, kā izpaustos tie ieguldījumi, respektīvi ieguldīt futbolā, bet tas nozīmē spēlēt kaut kādu pāris aziātu komandā un tie darīt laukumā, ko teikt nevis treneris, bet ko teikt tie investori, jā? Tā schēma ir dzirdēta un es pieļauju, ka tāds varētu būt, ka tev piedāvā, tas nav tikai Latvija, tas var būt jebkur Austrum Eiropā, Balkānos vai kur. Tev uzrodās investors, strateģiskais partners ar saviem spēlētājiem. Strateģiskais Džekijs Čans, saka, atvedīšu no Hongkongas pāris miljonus, un vēl 5 Džekijs Čans, kas spēlē tavā komandā. Tev vienīgais noteikums jāliek viņa sastāvā, viņiem jābūt laukumā. Viņiem vajag spēļu praksi. Viņi vidēji spēlē iestīs 2 bumbas savos vārtos, bet tas būs netīšām, jūs neuztraucaties. Bet labi, vēl vienai, tev kā futbola virslīgas izpildirektoram varbūt mazāk uztrauc, kurš aziāts kādu naudu ir zaudējis, tev uztrauc spēles tīrība. Un tas, ko, protams, Daugava degradē, ir futbola tīrība, futbola skaistums. Jā, man ir definīcija, kas ir sporta spēļu rezultātu ietekmēšana. Tā ir vienošanās par iejaukšanos sporta sacensību iznākumu gaitā ar mērķi iegūt finansiālu vai cita veida gūmus sev vai citiem, pilnībā vai daļēji ierobežojot sporta spēlēm raksturīgo notikumu attīstības neprognozējamību, kas tiek uzskatīta par dabisku sporta spēļu īpašību. Tad ar spēļu sarunāšanu tiek apdraudēta šī notikuma attīstības neprognozējamība, kas ir paša sporta pamatā. Tas ir tas, kāpēc cilvēki iet un skatās. Un protams, ka tas jau ir sporta būtība. Tas ir pats galvenais, kas, protams, kam ir jāuztrauc jums kā futbola virslīgai un arī futbola federācijai, bet vai šī izmeklēšana, piemēram, pēdējā, jūs arī kādu impulsu devāt policijai, tieši kā virslīga vai kā federācija, saprot, ka jūs kaut kādu iesniegumu iesniedzāt Saimā vai kādā komisijā, padalies varbūt arī par to?
Mēs esam iesnieguši, un vēl joprojām ir vēl viena izmeklēšana aktīva, kur mēs... Vēl viena izmeklēšana? Kur mēs esam vērsušies un kā cietušie mēs esam futbola virslīga šī lietā. Respektīvi spēļu sarunāšana arī, jā? Jā, apdraudēt reputāciju. Tā lieta vēl ir aktīva, un es ceru, ka tur arī iestas uz priekšu un kaut kādi pierādījumi tiks iegūti. Pret kuriem klubiem tur ir, tā kā jūs esat vērsušies, to pašu Daugavpili vai kādiem citiem vēl? To es laikam neatklāšu, lai nevienu nediskreditētu te publiski, bet domāju, tie, kas seko līdzi futbolam, tie ļoti labi saprot, pa kuriem 3 klubiem tur ir runa. Kur vēl ir tie aizdomīgie klubi? Es varbūt minēšu, ko esmu dzirdējis. Es minēšu tīri, varbūt trāpīšu. Minēšu, ka tas ir Daugavpils Daugava, pilnīgi mīnu tā uz dolo. Minēšu, ka tā varētu būt Jūrmala, vienam jābūt no Jūrmalas, ir 2 klubi, tad jāliek. Un vēl mīnu, ka tā ir Rīgas Daugava. Es kaut kā labi uzminēju. Es nezinu, vai tu labi uzminēji, bet tas viedoklis ir populārs. Protams, ka es liecos tikai no tām kaut kādām baumām, kur kaut ko lasīs, komentāri, kaut kādos fórumos, un Twitterī un tā tālāk un tā joprojām. Bet tā ir, ka šie 3 klubi ir tādi aizdomīgie. Tā sabiedrība uzskata. Kā uzskata futbola virslīga? Futbola virslīga uzskata, mēs vadamies pēc viena no lietām, pēc kā var vadīties un kas liek būt aizdomīgiem pret attiecīgiem klubiem, ir šie te ziņojumi par likmju svārstībām. Tātad totalizatoru tirgos, kas neiet kopā ar nekādām saprāta un matemātikas lietām. Par Jūrmalu ir arī kāda normāla spēle bijusi? Ir kāda loģiska vai nav? Ir bijis loģisks, bet ko es gribu teikt, kad noteikti var gadīties, ka bookmakers kļūdās vai arī ir kaut kādas tirgu ļoti lielas summas uzlikts un mainās tie koeficienti, un kādā spēlē var trāpīties jebkura komanda šī te aizdomīgo spēļu sarakstā. Taču atšķirība ir tāda, ka ja šie te reporti pienāk par kādu komandu sistemātiski, tad ir jāsāk ļoti aizdomīgi skatīties. Un Jūrmalai ļoti sistemātiski šī gadā ir pienākuši tādi reporti. Tā gadījās, ka no 28 vai 27 Jūrmalas spēlēm 20 reizes bookmakers sajauc koeficientus. Kā gadās? Visu laiku tā gadījās. Pēdējais jautājums pirms pauzītes. Ir arī kādi tīri labi klubi virslīgā? Es ceru, ka ir. Protams. Man ļoti patīk Liepāja un Jelgava visvairāk, kā viņi darbojās. Protams, jā. Ir arī tīri labi klubi virslīgā, un es domāju, ka tādi ir vairākumā, un es ceru, ka viņiem izdosies realizēt tās ieceres, ko viņi ir iecerējuši, un mums tuvākos gados būs tikai spēcīgāk un labāk klubi, un arī no pirmās līgas ir potenciāls klubiem, kam nākt uz augšu. Parunāsim tieši par šo potenciālu, par nākotni. Un arī par skaisto šajā sezonā virslīgā jau pēc mūzikas pauzītes Mauriņo DJ. 5. Tu klausies 5 LV. Čauns Legends un All of Me Tiesto remixā 24 minūtes pēc 6:00 sporta radiošovs Bullseye. Paldies, Mauriņo, par cik vēl tikai 6 minūtes ar Emīlu. Mēs varētu runāt daudz un dīktējiem uz priekšu. Emīl, man uzreiz tev tāds jautājums par šo pašu tēmu. Jūs kā futbola virslīgi vienkārši nevarat izslēgt šos netīros klubus, kas skaidrs, ka nespēlēt pareizu spēli labi. Lai jūs nevarat viņus ielikt cietumā. To var izdarīt tikai policija un tiesa. Bet vai jūs kā futbola virslīgas vadība nevarat izslēgt no čempionāta Daugavpili, Jūrmalu un vēl nezinu ko un spēlēt ar 8 klubiem, vai tu teici, ir potenciāls pirmajā līgā vairākiem klubiem? Vai jums pēc tam var būt problēmas? Padalies, kā tur īsti ir tās juridiskās lietas tik labi nezinu. Mums futbola virslīgā vairāk ir tieši organizatoriski kaut kāda reklāmas, marketinga jautājumi, TV tiešraides un grūti ar izslēgšanu kaut kādu nodarboties. Mēs varam no biedrības izslēgt un tad nepārdot ar viņiem kopā kaut kādas tiesības. Tas, kuri varētu mēģināt to slēgt ārā un par kuriem tu vairāk domā, tas ir LFF, Latvijas Futbola Federācijas disciplināru lietu komiteja. Tas ir Futbola federācija. Vai viņi to nevar izdarīt? Visiem ir skaidrs, kas te notiek. Nav futbols, nav tīra spēle. Vienmēr tas arguments ir, vai ne, tas, ka nevar izslēgt to ārā, ko nevar tā pierādīt. Visiem ir aizdomas, bet tad reāli pierādījumi ar telefonu sarunām. Tas nav. Respektīvi, juridiskajā pasaulē, Emīla, darbojās nevainības prezumpcija. Tu neesi vainīgs, kamēr tu nepierādi, ka tu esi vainīgs. Tu kā jurists droši vien vēl labāk zini par mani. Jūs
neesat šeit, nav juridiski pasauli tik ļoti. Ir futbola virslīga, ir sporta čempionāts, šeit ir vainības prezumpcija. Lai viņi pierāda, ka viņi ir nevainīgi, tad viņi varēs spēlēt virslīgā. No tās puses nevar pieiet. Klubu virslīgā spēlē tikai tie 8, vienalga, kaut vai 8 klubi. Mazāk, bet toties kvalitīvu klubu un viss ir kārtībā. Es šobrīd tieši un šodien ļoti daudz laika pavadīju strādājot iepazīstoties ar ārzemju pieredzi, citām līgām un citiem sportveidiem, strādāju pie speciāliem noteikumiem, kas regulētu dalību derībās, finanšu spekulācijās un totalizatoros spēlētājiem. Un tajos punktos, un es ļoti ceru, ka Futbola federācijā valde to atbalstīs, un uz nākamo gadu mums būs šādi noteikumi, kurus vajadzēs arī katram spēlētājam obligāti izlasīt, parakstīties un apliecināt, ka viņš pilnīgi un skaidri saprot. Tur būs noteikumi, kas paredz, ka, ja rodās aizdomas Futbola federācijas godīgas spēles uzraugam, tad ir šim spēlētājiem gan jāsniedz bankas izraksti, gan telefona saraksts jāiesniedz iekšā, gan Meldetektors viss cits. Liepājas kluba vadība ar Māru Verpakovs priekšgalā izteicās, ka viņi ir gatavi sēdināt pie meldetektoru tos futbolistus, kur viņuprāt ir aizdomīgi. Varbūt jums arī vajag. Futbola federācijā visiem virslīgas čempionāta spēlētājiem jāiziet meldetektors. Kā Meet the Parents filmā. Tu būtu tas bargais Roberts De Niro. Slikt tās filmās orientējies. Tu būtu tas bargais Roberts De Niro, viss sēdināt un lai viņš pierāda, lai atbild uz jautājumiem. Es vienmēr ir bijis tas, jā, ka mēs nevaram un ka būs vienmēr ar juristiem darīšanas un tā. No otras puses, es domāju, ka jāsāk vienkārši bišķi skarbāk rīkoties un arī atļauties. Vajadzēs tiesāties. Jā, lai viņi sāk tiesāties ar jums un beigās, tā, ka viņi padomās, ko viņi var zaudēt, kā atklāsies, ko viņi vispār ir darījuši. Kad diez vai kāds gribēs cīnīties par palikšanu virslīgā kā spēlētājs vai klubs, ka reāli varbūt beigās var nonākt cietumā. Varbūt, ka to vietu vairs neaiztikt un braukt kaut kur projām. Tādas iedokļi. Tieši tā, un arī piemērot kaut kādas īstermiņa vai pagaidu diskvalifikācijas, kā Lietuvā, teiksim, labi, mēs smējāmies, tur arī diskvalificēja šos spēlētājus uz 2 spēlēm, arī Ziziļevtai skaitā, bet tas tika izdarīts vienkārši uz aizdomu pamatu, jo tika saņemti šie UEFA reporti, un viņi tika uz izmeklēšanas laiku, tātad uz īstermiņu diskvalificēšanu. Es domāju, kāpēc, lai mēs saņemam sistemātiskus ziņojumus par atsevišķām komandām vai spēlēm, kur piedalās atsevišķi spēlētāji, kāpēc, lai viņas nevarētu uz izmeklēšanas laiku viņiem piemērot šādu te drošības līdzekļu. Policija arī nevienmēr ir pierādījis, ka ir vainīgs, bet var piemērot kaut kādu drošības līdzekļu. Es gan vairāk domāju par to, ka tādas klubus vispār nevajag virslīgā. Piekrīt? Protams, ideālā variantā. No Jūrmals un Daugava. Daugava vismaz cīnās pa augstām vietām. Tur kaut kas ir. Kāda jēga no Jūrmals pēdējā vietā un cirku tikai taisa? Noteikti šādi klubi, kuriem pamatā ir šī piepeļņa totalizatoros, viņi nedod nekādu labumu un pienesumu futbolam. Emīl, vēl par likumdošanu. Tu gribēji, lai es tev pajautāju, vai ir iespējams vispār reāli likumdošanā, pēc Latvijas likumdošanas notiesāt par spēju sarunāšanu? Tieslietu ministrs Gaits Bērziņš kaut ko tādu izteicās. Ko tu vari teikt šajā sakarā? Viņam ir taisnība, vai viņš tomēr peld nedaudz? Es domāju, ka viņš negrib viņu apvainot, ka viņš peld, bet es domāju, ka viņš tāpat kā ļoti, ļoti daudz cilvēki, kā 99% iedzīvotāji nesaprot tehniski, kā tā problēma būvējās un cik tehniski grūti ir iegūt šos pierādījumus. Lai pierādītu par krāpšanu, mums ir jāmēģina tik klāt un dabūt pierādījumus no tiem totalizatoru kantoriem, kas atrodas Āzijā. Jāmēģina pierādīt tur kaut kādas naudas kustības, bet tur ļoti bieži vispār tas ir nelegāli un nereģistrēti un jāsadarbojās ar Āzijas policiju. Ļoti to situāciju uzlabot un daudz labāk būtu, ja mēs varētu sodīt reāli par spēļu sarunāšanu, kas nav laba darbība, kas mēs zinām, ka ir darbība, kas bojā visu sportu, kas apdraud jaunatni. Un vienkārši pietiktu tad ar telefonu sarunām, kas ir šeit noklausīts vai dators sarakstēm paņemtām, ka mēs redzētu, ka ir doma bijusi ietekmēt vai ir ietekmētas kādas spēles, nevis tālāk jau par kaut kādu krāpšanu vēl tur mēģināt atrast cietušo. Respektīvi vienkāršāk būtu, ja tomēr pamainītos likumdošanu. To jūs varat ieteikt. Noteikti ņemot vērā mūsu policijas resursus, tas būtu daudz vienkāršāk. Un ņemot vērā to tehniski sarežģīto izmeklēšanu. Emīl, ļaušu tev pabeigt uz pozitīvas nots. Pēdējā kārta sestdien
tiešām, ja ir kaut kas labs bijis virslīgā šosezon, tad intriga, cīņa par sudrabu un bronzu, kā vēl nekad. 4 klubi reāli pretendē uz 2 medaļām. Pastāsti par pēdējo kārtu, kas tiksies savā starpā un kādas ir iespējas kam ko izcīnīt. Bet tā īsi, jo redz, mums jau tas ziņa reportie jau grib mums izdīt ārā. Intriga tiešām, kā tu saki, ir no 2. līdz 5. pozīcijai. Diemžēl Ventspils jau ir pāragri izcīnījuši. Kāpēc, diemžēl, no intrigas Blumberg kungs zvanīs, ko nozīmē diemžēl, vai Blumberg kungs, vai kas tur ir futbola kluba prezidents. Viss kārtībā, tā ir noticis. Viss kārtībā, un viņi izcīnīja ar pietiekamu atstatumu un nav nekādi jautājumi, kur bija labākie. Bet starp Skonto, Jelgavu, Liepāju un FC Daugavpils vēl var sadalīts tikt šīs 2. līdz 5. vieta. Cik komandas tiek Eirokausos? Pirmās 4, ja? Pirmās 3 un 4. ja kausa uzvarētājs ir jau kāds no šiem te. Tā, ka, kas ir kausa uzvarētājs šobrīd? Nav viņš vēl. Šī 4. vieta arī tā kā ir noteikti, par kur jācīnās un kas var izrādīties Eirokausa vieta. Labi, Emīl, liels paldies tev, ka atnāc ciemos, interesants saruna. Gribu tev novēlēt veiksmi, izturību un spēku. Šī cīņa būs nopietna. Ir jau nopietna vispār 10 mēnešu amatā tev, jā? Tu kā ienāc, tev jau uzreiz šis Toto bija apkārt un viņš turpinās un tagad vēl trakāk. Tā kā, lai tev pietiek izturības un spēka un es par kārtīgu un tīru spēli. Es par skarbiem lēmumiem, tā kā liec pie melu detektoru visus metos klubus ārā, lai viņi pēc tam paši pierāda, ka viņi ir vai nevainīgi. Tā kā es bargais Roberts De Niro. Jā, paldies par novēlējumu, un šis bija tāds interesants juku gads, interesants juku sezona, bet es ceru, ka tās pārmaiņas bija vajadzīgas, un es ceru, ka mums izdosies tās pārmaiņas novest kaut kur arī tālāk, un 2015. gada sezona jau būs pavisam citā gultnē. Paldies tev, Emīl, ka atnāc. Es domāju, ka uz acetām Emīlam mēs varētu uzlikt dziesmu kārtība, tīrība, kārtība, tīrība. Jā, paldies. Čau. Emīls Latkovskis bija atkal viss turpmākais tavās rokās līdz 8 vakarā. Paldies, Mauriņo. Turpinām Bulzāju. Bija ciemos pie mums Emīls Latkovskis, futbola virslīgas izpildu direktors. Ļoti labi parunājām par Toto skandālu un pārējām lietām. Mēs nedaudz tā papresējam Emīlu. Viņš diezgan labi turējās, tā kā cerēsim, ka viņam viss labi turpinājumā arī turpmākajā cīņā ies. Bet tagad pārslēdzamies uz basketbolu un esam sazvanījuši Mārtiņu Lauvu. Sveiks, Mārtiņ! Sveiks, Edgars! Sveiks, Mārtiņ, vai tu mūs dzirdi? Viss kārtībā, jā? Dzirdu, viss labi. Mārtiņš Lauva ir aktīvs Latvijas basketbola sabiedrības dalībnieks, basketbola aģentūras. Kā tev saucās aģentūra, Mārtiņ, lūdzu piedod? BA Rīga. BA Rīga, basketbola aģentūras Rīga valdes priekšsēdētājs. Pareizi izteicos, jā? Jā, viss pareizi. Un, protams, arī aktīvs basketbola notikumu vērotājs, un tieši tāpēc esam sazvanījuši tevi, lai aprunātos par mūsu lielklubu gaitām starptautiskajā arēnā. Mēnesis ir pagājis, es domāju, ka ik pa brīdim, ik pa mēnesim mēs varētu pāanalizēt, kā tad mūsu lielklubiem veicās. Tu esi redzējis visas spēles, un tā kā iesim uz priekšu. Mārtiņ, pirms turpinām, gribu tev apsveikt kāzu jubilejā. Cik es dzirdēju tev 7 gadu jubileju, tā kā liela diena, apsveic. Paldies, Edgar, jā. 10 minūtes nozakšu tev tavai kundzei. Sāksim ar Ventspilu, ar mūsu čempioniem. Kā kopumā tev patīk Ventspils pirmajā sezonas mēnesī? Pirmais par startu ULB Eirokausā. Es domāju, ka iet Ventspils klubs 100% pēc plāna, lai kvalificētos nākamā kārtai. Uz šobrīd tās izredzes noteikti nav mazākas, kādas viņas bija pirms pirmās kārtas. Tā kā, arī zaudējums vakar Paukam neiegriez nedaudz? Uzvar pār Pauku, tā būtu plāna pārpildīšana, jau, manuprāt. Kaut kāds jau rezerves variants, kur varētu atkāpties no bāzes plāna, ja? Bet skaidrs, ka Pauks droši vien plānā nevarēja būt tā komanda, kur Ventspils varētu ieplānot apiet savā grupā F. Droši vien, ka tie tiešie konkurenti uz kvalificēšanos uz 4. vietā ir Budočnes un Ziļonie Gora. Un Budočnes mājās tika uzvarēta, tāda spēle izbraukumā, handikaps pieklājīgs, ar poļiem vēl ir jāspēlē, gan mājās, gan izbraukumā. Tā kā es teiktu, ka viss ir kārtībā. Ventspils komplektācijas sakarā, komandas sakarā, es tik tiešām gribētu atzīmēt Ralfu Plēnicu kā ģenerāla menedžera darbu, jo tas, kas ir panākts viņa ierobežotā vai faktiskā budžeta ietvaros, man liekas, vairāk nekā iespaidīgi.
grūti nosaukt kādas vājās vietas, vai kur komanda varētu progresēt, vai attīstīties, kā SWOT analizēt tās opportunities. Ja? Teiksim, vienīgais, kas nāk prātā, tas ir Peiners, kurš vēl īsti nevar atrast savu vietu Stelmachera sistēmās. Meiers, kurš arī līdz galam kaut kas viņam nav labi, jo viņš nemet iekšā savus metienus. Pārējais viss šķiet vairāk nekā lieliski. Vienīgais vēl varbūt mazliet man tā ir teorētiski neskaidra mazā uzbrucēja, teiksim, aizpildīšana šī sezonas modelī Ventspilī. Jo Bārnijs faktiski pirmo sezonu spēlē kā mazais uzbrucējs, un otrs mazais uzbrucējs nomināli nemaz viņiem nav. No vienas puses, no otras puses atkal... Mārs Gulbs ir kā teorētiski var spēlēt par šo pozīciju. Viņš vairāk arī tomēr ir spēku uzbrucējs pēdējās sezonās. Aksels Vairogs daudz spēlējis arī pa trešo numuru. Aksels Žānis var spēlēt, tā kā it kā ir tie, kas var aizpildīt. Tā kā viss cieņa Ralfa paveiktajiem, tas tiešām ir vairāk nekā iespaidīgi, tas ir stabili, droši, efektīvi un teiksim, mans favorīts šī komandā, kuram es visvairāk sekoju līdzi Bārnijs, jo tik tiešām bija ļoti interesanti pastīties, kā viņš no LBL, kas faktiski viņam bija tāds top līmenis, ja, pārliec uz ledu kausu, un mēs visi redzam, ka viņš tur nekrīt ārā, un tas nav, teiksim... Viņš pat ir viens no līderiem komandā. Viņš ir viens no līderiem, jā, vidēji 10 punktu mačā, jā. 25 minūtes, jā, un ar ļoti augstu efektivitāti uzbruk, ļoti labi strādā aizsardzībā, tā kā... patreiz noteikti viņi ievietot, kas starp top pārējām šī sezonā Latvijas klubiem, jā, vairāk. Bārnijam 68% no spēles, un man jau pagājušo sezonu šis spēlētājs ļoti patika Jēkabpilī, tā kā es domāju, ka tas bija ļoti labs lēmums uzreiz pēc sezonas parakstīt šo spēlētāju. Kā klubā izstās Mairis Četmens? Statistika ļoti labi, 13,8 punktu, 5 bumbas, 5,3 piespēles, 1,3 pārtverts bumbas, plus 22,5 liederības koeficients ULB Eirokausā, 8 gadu vecumā, vai 36 gadu vecumā, precīzāk sakot, ļoti iespaidīgi. Ko teiks par Četmenu? Es teikšu tā, ka Četmens noteikti dara to, ko no viņa sagaidīja, ka viņš darīs. Cik es esmu dzirdējis, arī teiksim, viņa atalgojums ir adekvāts tam, ko viņš rāda laukumā, un viņš patreiz rāda to, ko no viņa sagaida. Ja Bārnijs noteikti pārsniedz kaut kādas vidējās ekspektācijas no viņa snieguma, tad Četmens dara to, kas viņam jādara. Un, protams, ka es personīgi ar milzīgām bažām skatījos pēc pirmajām LBL spēlēm, kas ar viņu notiks. Bet, acīm redzot, Četmenam... Viņš māk pārslēgties. Četmenam tāpat kā vairumam leģionāri ir selekcija, un LBL viņu vairāk uzsver tā kā treniņu spēles, tu pats zini, par ko es runāju. Es saprotu, es zinu. To pašu Jelgavu, jā. Likās, saka, Dievs. Es tieši saku, viņš labi māk pārslēgties, viņš saprot, kad ir... Kāds viņš fiziski izskatās? Bija bažas, ka viņš varētu nebūt formā, un man jāpalvo pašam sev. Viņam ir nevis 36, bet... Jā, viņam ne 36, ne 38, bet 37 gadi palika 24. oktobrī. Tā kā bija 36, jā. Kāds izskatās viņš fiziski? 32 minūtes, kuras viņš spēlē laukumā, es domāju, ir labāk atbildi uz tavu jautājumu. Ja? Nav tā, ka viņš pēdējā ceturdaļā sāk krist ārā. Ir varbūt pret Budočnais mazlietiņu, viņš tā vairs nevilk pēdējā ceturdaļā, bet tā varbūt bija pāris epizodēs, bet ne sistēmiski. Bet izskatās, ka viņš ir izteikts komandas līderis un minūtes viņam ir visvairāk, un Stelmachers treneris arī uzticās viņam. Noteikti, un tā kā visi kārtībā, un tik tiešām tās bažas... Vēl pie bažas pirms sezonas bija tādas, ka kā Četmens varēs iejusties pie trenera Stelmachera, kurš tomēr ir ļoti disciplīnu prasošs treneris, savukārt Četmens visu karjeru tomēr ir bijis tāds brīvā stila spēlētājs, kuram pat Ivkovičs savulaik ļāva laukumā darīt, ko viņš grib. Kā tu vērtē, kā ir šī saiknīte ar Stelmachers Četmens? Es vairāk tomēr redzu, ka Stelmachers ir nolicis Četmenu tā, kā viņš viņu grib redzēt. Četmens ir nolicis Stelmacheru, kā viņš viņu gribētu redzēt. Kā tam būtu jābūt, ka treneris tomēr ir galvenais? Tieši tā, jo improvizācijas un kaut kādi mistiskie piektās sekundes metieni, tu pats redzi viņu tikpat kā nav. Ir ļoti sistēmisks basketbols, un to var izdarīt tikai pie sistēmiskas saspēles vadītāja. Kāpēc varbūt tavuprāt Mārtiņš Meiers nevar gūt tos savus punktus vidēji 4 punktu mačā? Viņš ļoti labi spēlē valsts vienībā.
tomēr izstāst, ka Džerais Grants pagaidām ir tāds stabilāks pamatcentrs, varbūt tavs viedoklis, kāpēc tā? Nu, es domāju, ka tas ir tā paša galvenā trenera faktors, jo mēs visi zinām Štelmachera, varbūt Serbijas basketbola filozofiju, ja? Un varbūt, ja mazliet viņa tāda neliela remarka, tā man personīgā sajūta ir, kad Meijeram un Žanim labāk būtu bijis spēlēt VFA šo sezonu, ka viņi tur vairāk iederētos. Zaķim Ventspilī. Tā ir tāda man personīgā. Varbūt padalies, kāpēc? Tieši treneru filozofijas dēļ. Koļa viņš ļauj spēlēt daudz brīvāk, daudz vairāk improvizēt. Un tādam Žanim Peinerim tas noteikti būtu droši vien atbilstoši. Tieši tā. Žanis visu mūžu, gan jaunatnes, gan profesionāli basketbolā spēlējis brīvu basketbolu, viņš tāds basketbola mākslinieks. Tagad faktiski, un tas nav ne labi, ne slikti, tā ir Štelmachera pieeja, tā ir faktiski viņam ir tie 4 kvadrātmetri, kuros viņam ir ļauts izpausties, un tas viņam ir daudz pa maz. Meijeram varbūt daudz vieglāk būtu spēlēt, ja uz viņu nebūtu tāds spiediens, kāds neapšaubām pie Robi ir uz katru spēlētāju. Ja? VFA tas spiediens, es domāju, noteikti būtu daudz mazāks. Kamēr tam pašam Zaķim iespējams, ka ir daudz labāk, ir daudz precīzāk noteikti tās viņa darbības laukumā. Pagājušo sezonu Zaķis spēlēja daudz labāk Ventspilī. Tieši tā, pirmā sezonas pusē FIBA kausā viņš bija rezultīvākais spēlētājs. Vai tavuprāt ir Ventspilī, tu jau praktiski atbildēji varbūt sākumā, pašā savā pirmajā teikumā, vai Ventspilī tavuprāt būtu nepieciešams kaut kur papildinājums? Varbūt vēl viens saspēles vadītājs, jo Žanim varbūt spēle īsti neiet, varbūt vēl viens 3. numurs, vai tomēr viss ir kārtībā un pagaidām neko nevajag? Kā jau teicu, komplektācija, manuprāt, ir izcila. Ar laiku radīsies komandas ķīmija, lai vinnētu tādas spēles kā pret Lokomotīvu, kā pret PAOK vakar. Tur ir nepieciešama komandas ķīmija. Un arī tāda ticība sev, jo pret to pašu Lokomotīvu mums bija -1 vai pat +1 pēc 3 ceturdaļām, +5 pēc pirmās. Tev vēl viens jautājums, vai tavuprāt Ventspils varēja uzvarēt kādu no šīm spēlēm, kur zaudēja pret Loko vai pret PAOK? Divas bija viņu spēles. Arī pret Lokomotīvu izbraukumā, jā? Protams. Ar tādu precizitāti, kā viņi uzbruk no 3 punktu līnijas, tāpat kā vakar Bešiktašs pret VSV, tā bija viņa spēle. Bet, jāsaprot, ka tā arī, manuprāt, tāpat bija pirmā spēle Eirokausos. Nē, tā bija otrā, jau pirmā bija uzvarēta. Pret Budočnojas. Jā, pēc Budočnojas otrā. Jebkurā gadījumā lielākai daļai komandas šis līmenis ir... Pirmais izbraukums tāds un uzreiz pret praktiski Lokomotīvu ir Eirolīgas līmeņa klubs, un viņi ir tā komplektējušies. Tā kā, ja Ventspils būtu nospēlējis atbilstoši savai komplektācijai, tad noteikti abas spēles viņi varēja uzvarēt. Un kas pret Karšijāka? Tur tomēr nebija. Tā bija varbūt sliktākā spēle šim Eirokausā. Tā bija sliktākā, bet jāsaprot arī, ka Karšijāka viņi ir noteikti daudz izslāpušāk kā tāpat Lokomotīva spēlē pret Ventspilu. Ja? Es domāju, ka tas, ko es redzēju, viņi iznāca pilnīgi ar citu attieksmi un pilnīgi ar citu motivāciju. Turku komandas mājās tomēr tas ir kaut kas pavisam cits kā izbraukumā. Skaidrs, labi, par Ventspilu pagaidām pietiks. Kopumā es arī gribētu tev piekrist, ka sezonas sākums izskatās solīts. Varbūt, ja vēl būtu kāda uzvariņa, pret Lokomotīvu izbraukumā neprasīt, negribās neko pārmest, bet pret PAOK, es saprotu, bija laba spēle, un ja vēl būtu 2-2, tad varbūt varētu pat iedot 9 vai 10 balles. Pāriesim uz VFU. VFam līdzīga bilance Eirokausā 1-3, VTB vienotajā līgā bilance 2-3. Kādas tavas ģenerālie novērojumi par VF komandu? Par VTB grūti komentēt, jo tur to spēļu būs ļoti daudz un iespējas tās zaudētās spēles ar 1-2 punktiem, šīs te zaudētās iespējas atgūt. Vairāk to sniegumu, bet sniegumu vairāk pāanalizējam. Varbūt par to rezultātu. Un par Uladu kausu to pašu, ko par Ventspilu. Viss notiek pēc plāna. Nekas ārkārtējs nav noticis, ir tikpat liels iespējas, kā pirms pirmās kārtas kvalificēties nākamajai kārtai, tā kā viss ir kārtībā, viss iet pēc bāzes plāna. Ja? Svarīgi mājas spēles būs uzvarēt pret tiešiem konkurentiem. Protams, un pret Zenītu ir skaidrs, ka jāuzvar ar +15, ir svarīgi nezaudēt vairāk kā -14 Ungārijā, bet man patīk komandas noskaņojums, un noskaņojums ir, ka gan Bešiktašs, gan Olimpija
ka viņi ir uzvarami mājās. Trešdien varēsim pārliecināties, kā šis noskaņojums materializējās. Bet katrā ziņā pirmais mēnesis visi kārtībā. Es uzskatu, visi iet pēc tāda bāzes modeļa. Un VTB vienotajā līgā? VTB grūti komentēt. Droši vien, ka tās divas spēles bija jāņem, ja? gan pret Krasnī Kriļa. Krasnī Kriļa, gan arī pret Okķabri, jā. Krasnī Okķabri. Jā, Ieņisē mēs uzvarējām, jā. Ieņisē mēs uzvarējām, Krasnī, bišķi ņūki. Bet no otras puses ir jāsaprot, ka... Arī jauna komanda. Tieši tā, ja Ventspils sastāvs ir stabils, pieredzējis, faktiski tāds bezriska modelis, tad VEF, tas ir absolūts, kā biznesā saka, tāds riska kapitāls, ja? Tu var ļoti daudz iegūt un tikpat daudz zaudēt, ja? Un to arī parāda VEF spēle, ka viņi var izvirzīties vadībā plus 18 un 10 minūšu laikā nonākt mīnusos. Tā kā tā komplektācija viņiem šogad ir, kas arī nav ne labi, ne slikti. Drīzāk pat no skatītāja viedokļa tas ir atraktīvi, interesanti skatīties to basketbolu, ko viņi spēlē. Bet, VEF, teiksim, lielākā problēma šobrīd viennozīmīgi ir saspēles vadītājs. Jo šis modelis, kurš viņiem ir uzbūvēts, viņš var sasniegt kaut ko daudz, un es pat teiktu parādīt brīnumus tikai pie saspēles vadītāja. Un mans viedoklis ir, ka VEFam uz šobrīd faktiski nav saspēles vadītāja. Dilards tavuprāt īsti nedara, jā? Viņš noteikti spēlē vairāk kā otrais numurs, nevis kā saspēlnieks. Viņam piespēle ir trešā opcija. Un to var uzskatām redzēt katrā spēlē. Nestoties uz to, cik labi viņš punktu izteiksmē un precizitātes izteiksmē nospēlēja vakar, kā saspēles vadītājs, viņš neturēja to komandu kopā. Un arī Jakovičs, viņš nav saspēles vadītājs, kuram pirmā izvēle būs piespēle. Vairāk kombo aizsargs, jā. Tieši tā, un savukārt šim modelim, manuprāt, ir super aktuāli dabūt aizsargu, kur pirmā izvēle ir šī piespēle. Un te var minēt lielisks piemērs no latviešiem, gan Kristaps Valters, gan Jānis Strēlnieks būtu ideāli. Ar šādiem saspēlniekiem, manuprāt, VEF varētu ļoti daudz ko šo sezonu izdarīt. Bet šie spēlētāji spēlē citos klubos. Panalizēsim kopumā leģionārus. Kā tev patīk Robinsons, par Dillardu jau tu izteicies, vēl Bamba Falls? Robinsons arī slimo ar LBL slimību, ja? Bet gan ULEB, gan VTB, protams, mēs redzam, ka tas ir spēlētājs, kurš pilnībā attaisno tās cerības, kas uz viņu tika liktas. Viņš lieliski darbojas uzbrukumā ar ļoti augstu efektivitāti un precizitāti, kas nav mazsvarīgi leģionāriem. Tāpat arī aizsardzībā iekrīt aizvien mazāk un spēlē ar aizvien lielāku atdevi. Tā kā Robinsons, es domāju, ir noteikti veiksmes stāsts šī gada VEF modelī. Arī izteikts līderis VEFiešiem, kas nodara tādās spēļu galotnēs, kā piemēram Minskā. Tieši tā, un tik jaunai komandai ir nepieciešams kāds, kurš ir spējīgs atrisināt situācijas vai pavilkt komandu, kad viņai neiet. Tā kā Robinsons, jā. Bamba Falls, protams, kad ir pārsniedz tās ekspektācijas, kas no viņa bija, no jebkura viedokļa. Un tik tiešām patīkams pārsteigums gan aizsardzībā, gan uzbrukumā. Es domāju, ka no tāda rezerves centra viņš ir kļuvis par stabilu centru. Es par uzbrukumu, Mārtiņ, tev piekrist, bet aizsardzībā ik pa brīdim viņš iekrīt, izlec un iekrīt pārāk daudz iekrīt. Protams, bet no otras puses viņš cementē VEF aizsardzību. Metienu bloķēšana ir. Pat nevis metienu bloķēšana, tas tāpat kā savulaik Andris Biedriņš. Nebija svarīgi, cik viņš iemet, bet neviens negribēja iet līdz groza apakšai, kad viņš bija zem groza. Un kaut kas, varbūt, protams, ne tādā kvalitātē, bet kaut kas ļoti līdzīgs ir ar Fallu šobrīd, kad tomēr, ja viņš ir galā, tā aizsardzības sistēmas tiek veidot ar to, ka viņš ir tur apakšā. Cits jautājums, ka arī viņam vēl jāmācās, protams, daudz lietas. Tavuprāt, kā izskatās Jānis Tīma savā jaunajā komandā? Tīmu šobrīd ir grūti vērtēt, jo faktiski viņš nevienu spēli nav aizvadījis ar 100% veselību, 100% jaudu. Bet pāris mači tāpat ir ļoti solīti bijuši, un statistika ir laba. Protams, bet faktiski šo te diezgan smago traumu, ko viņš bija Latvijas izlasē,
Viņa pa 100% vēl nav izārstēta. Plus arī viņš saaugstējies bija pēdējā laikā. Saaugstējies, jā, pēdējo nedēļu bija. Tā kā tas mēnesis ir ar augstupējošu līknu veselības ziņā. Un cerams, ka tuvāko dienu laikā tiks sasniegt kaut kāda jau puslīdz maksimālā jauda. Vai tavuprāt VF-am vajadzētu kaut kur papildinājumu, ja Ventspili izanalizējām, vai vajadzētu VF-iešiem? Varbūt garajā galā pietrūks vēl kāds stabils vīrs? Es domāju, ka te ir jāsāk ar tiem spēkiem, kas ir, un ir galvenajam trenerim jāsaprot kaut kādā veidā, kā izmantot Zaķa potenciālu. Jā, jo Zaķis pagaidām nespēlē. Jā. Jo Zaķim noteikti nav problēmas ar attieksmi, par to es esmu pārliecināts. Jautājums atkal par kaut kādu treneru komandas spēlētāju sadarbībā izmantot viņu stiprās puses. Jo, vēl pirms nepilna gada viņš bija Ventspils rezultīvākais spēlētājs. Jā. Tā kā es domāju, ka jāsāk ir ar to, jo, protams, ka Zaķis bija ļoti būtisks šim te modelim zem groza, un ja viņš nespēlē, tas modelis jūkārā. Jā, garie spēlētāji, protams, paliek vājā garo spēlētāju līnija. Vai Justinam Kopsam būtu jāpaliek komandā? Manuprāt, viennozīmīgi nē, pēc šīm 2 spēlēm, kuras es esmu redzējis, viņš ne uzbrukumā, ne aizsardzībā. Nevienā no šiem elementiem nav labāks ne pa Jakoviču, ne pa Dilārdu. Un droši vien trešais kombo aizsargs, VF-am droši vien nav šobrīd. Tur es tev pilnībā pievienojos. Mārtiņ, pēdējais jautājums. Kura komanda uzvarēs Aldars Latvijas basketbola līgas turnīrā? Kur kļūs par Latvijas čempionu vienību, ja tev jāprognozē? Tā, kura labāk veiks mans nosauktos uzlabojumu potenciāli. Tu jau teici, ka Ventspilī nevajag uzlabojums. Nē, Meijers un PNS noteikti var uzlabot savu spēli Ventspils modelī. Bet ja šobrīd tev jāliek, kur komanda uzvarēs, tad ko tu teiktu? Edgar, tik tiešām bez jebkādas diplomātijas abām komandām ir iespējas, kur palikt labākām, un tā, kur šīs iespējas labāk izmantos, tā arī uzvarēs. Tik tiešām. Ja Meijers sāks rādīt to spēli, ko mēs no viņa redzējām izlasē, ja Žans sāks darīt to, ko viņš māk vislabāk darīt, tad Ventspili būs ļoti grūti uzvarēt. Paldies tev, Mārtiņ. Arī bez diplomātijas tu esi diplomāts. Liels paldies par šo sarunu. Izbaudi šo vakaru, izbaudi kāzu jubileju. Kā vienmēr patīkam ar tevi parunāt par basketbolu. Tas bija Mārtiņš Lauva. Paldies. Paldies, Aģē. Visu labi. Ko, Mauriņo? Viss. Man vēl ir laiks, laikam vairs nav. Vairs nav, jo man jau dzēnārā. Tūlīt žagariem nāks virsū. Vakar kvartāls pēc 8. Paldies visiem, kas klausījās Bulzāju pēc nedēļas solu sarunu ar Jāni Blūmu no Barcelonas. Panathinaikos viesosies Barcelonā. Džons Blams ir apsolījis ar mani parunāties pirms šīs spēles. Tā kā paprasīsim, kā tad Jānim klājās lielajā PAO klubā. Paldies, vislabāk! Tu klausies 5 LV!